Labdien! Tātad tas, ko es stāstīšu šī gada jūnijā, man bija lieliski iespēja piedalīties Londonas arhitektūras festivālā un tā ietveros organizētā arhitektūras plenērā. Un konkrētāk mazliet pastāstot par to, kā tika organizēts šis te plenērs, tika uzaicinātas 10 valsts no dažādiem kontinentiem, tika uzaicināti arhitekti, un Londonā tika izveidotas 10 komandas. Pāros tika salikti arhitekti, viens bija Londonas vietējais arhitektūras birojs, un tātad viens ārvalstu arhitekts. Un tā mēs strādājām Londonā nepilnas 2 nedēļas pie konkrētām tēmām. Bet par pašu festivālu savukārt es gribētu arī mazliet pastāstīt, kad arhitektūras festivāls viņš ir tāds ļoti vērienīgs pasākums, kas rit Londonā jau kopš 2004. gada. Ik gadu tas norit mēneša garumā, un tas prezentē diezgan plašu pasākumu klāstu, piedāvājot gan diskusijas, gan izstādes, gan iesaistot studentus. Un kas šķiet arī šausmīgi nozīmīgi, ka, teiksim, arhitekti ik gadu ļoti konkrēti atskatās uz šī brīža aktualitātēm profesijā, uz problemātiku, kas notiek, kā pilsēta attīstās, kā arī, un ko var arī, teiksim, minēt, kad arī šodienas pasākums ir līdzvērtīgs un arī ļoti nozīmīgs Rīgai. Savukārt, kas papildus, kas vēl notiek Londonā diezgan plašā veidā, ir arī tas, ka viņi iesaista sabiedrību. Ir šajā pašā festivālā ļoti daudz pasākumu, kas tieši iesaista sabiedrību, nodrošinot gan dažādas ekskursijas, velotūras, gan iesaistot tieši ģimenes, un tādā veidā ļoti aktīvi iepazīstina sabiedrību ik gadu ar to, kas notiek nozarē un kas notiek arhitektūrā, kas, manuprāt, ir šausmīgi būtiski. Un to, ko es varētu teikt par tādu svarīgu kopsaucēju, kas izrietēja šajā festivālā un arī plenēra rezultātā, kad arhitekti ar vienu atzīst to, ka mēs nevaram strādāt vairs tikai ar tādiem pašpietiekamiem pilsētu plāniem, mēģinājumiem izplānot pilsētu, jo mūsdienu sabiedrība un mūsdienu tas dzīves modelis ir šausmīgi mainīgs, sabiedrība mainās, pilsētas mainās un mēs nespējam visu izplānot, tāpēc tas, kas būtu jādara, būtu drīzāk jānodrošina, jāveido tādas stratēģijas, atvērtas stratēģijas, kas piedāvātu daudzveidīgu attīstības scenāriju iespējamību. Un kā otra varbūt svarīga atziņa ir tas, ka mums tiešām ļoti aktīvi ir jāstrādā ar to, kas notiek tieši šobrīd. Ne tikai, teiksim, jāmēģina plānot nākotni, bet skatīties uz to, kas notiek šajā brīdī, pilsētā attīstībā, un, jo šis brīdis ir tas, kad mēs vistiešāk varam ietekmēt procesus un varbūt mainīt kaut ko, procesu virzību. Un, teiksim, tad šis te arhitektūras festivāls ir tāds teorētisks mēģinājums katru gadu skatīties un ietekmēt kaut ko, un līdzvērtīgi arī, teiksim, tas pats plenērs, viņš jau bija konkrētāk tāds praktiskāks veids, kā mēs mēģinājām projektu veidā arī atskatīties tieši uz tādiem procesiem un vides attīstību šajā brīdī un ietekmēt kaut kādā veidā to virzību. Šis plenērs, manuprāt, bija diezgan efektīva metode, un tā metode, tas, kas, teiksim, nosaka šo metodu, bija tie rādītāji, ka, teiksim, visi šie arhitekti 10 bija no pilnīgi atšķirīgām pilsētām, tā kā atšķirīgākām nekā Londona. Visi arhitekti, teiksim, ieradās uz pilnīgi jaunu vietu, uz sev nezināmu vietu, strādāja pilnīgi jaunā komandā, ar ko nekad nav strādāts pirms tam. Laiks bija ļoti ierobežots un, teiksim, šī teritorija arī bija ļoti maz pētīta. Teiksim, mums nebija ļoti daudz plašas izpētes un tā kā daudz laika iedziļināties tajā vēsturē. Drīzāk tā bija vairāk darbs ar īslaicīgu vietas pieredzi un arī bez tāda skaidri definēta uzdevuma, kas arī, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, jo, teiksim, tas mērķis bija tā kā atvest tādu outsideru skatījumu uz viņu vietējām problēmām, un bez šī skaidri definētā uzdevuma arhitekts vienmēr var, teiksim, apskatīties uz konkrēto vietu un piedāvāt tieši šai vietai visbūtiskāko risinājumu.
Un tad jau mazliet konkrētāk mēs strādājām, tas sarkanais punkts, tā ir teritorija Poplar, tas ir austrumu Londonas rajons. Ja šeit mēs redzam centrālo Londonu, tad tas ir ļoti stipri atvirzīts austrumos. Mūsu uzdevumā tāda bija šī teritorija, kas šobrīd atrodas uz tāda ļoti strauja pārmaiņas liekšņa. Tas, kas vispār šobrīd notiek Londonā, viņiem ir ārkārtīgi straujas būvniecības temps, jo viņiem ir mājokļa krīze. Viņiem ārkārtīgi palielinās iedzīvotāju skaits un nepietiek mājokļi un ļoti strauji tiek būvētas arvien jaunas mājas, un, kas ir tāds netverams skaitlis, ka Londonai šobrīd plānā ir 230 jauni debesskrāpji, kas ir diezgan grūti aptverams, bet, teiksim, konkrēti šī vieta, ar ko mēs strādājām, viņa ir diezgan tāda diskonektēta, atvienota no pārējās pilsētas, tāpēc viņa ir palikusi mazliet vēl neattīstīta, bet nu pat ir šis brīdis, ka tieši sāk parādīties jaunie debesskrāpji, jaunās mājas, un tāpēc arī Londona gribēja, lai mēs apskatām šo vietu, kamēr, teiksim, mēs redzam jau pirmo rezultātu no jaunās attīstības, bet tā pašā laikā mēs vēl tā kā viņa nav īsti pabeigta, un mums vēl ir diezgan daudz iespējas kaut ko ietekmēt vai pateikt, ko mēs par to domājam. Un tad konkrētāk es strādāju kopā ar Londonas biroju Dalvandāru Martin Architects, un mūsu uzdevumā bija kanāls, kas atrodas šajā teritorijā. Vispār katrai komandai bija iedotas viena no 5 tēmām, kas bija kultūra, mājokļi, daba, pārmaiņas un pilsētu centri, un tika piešķirts arī konkrēti 4 novietnes. Un tātad mums bija šis Londonas vecākais kanāls Limehouse Cut, un tēma bija kultūra. Un tad tā mūsu darba metode bija tāda, ka mēs sākumā, teiksim, konkrēti gājām uz vietas un skatījāmies, iepazināmies ar konkrēto situāciju. Un, ko varētu teikt, ka, teiksim, šis kanāls ir vēsturiski tika izmantots industriālām vajadzībām, kravu transportēšanai, tad šobrīd tas ir pilnībā aizmirsts, neizmantots, lai gan uzreiz šķiet, ka tam ir diezgan liels potenciāls kļūt par vērtīgu publisku telpu pilsētā. Tas, kas ir redzams, teiksim, šie tumši iekrāsotie mājokļi, šīs ēkas, tie ir visi jaunie dzīvojamie rajoni, dzīvojamie projekti, kas nu pat jau ļoti strauji sāk parādīties kanāla malā, ļoti cieši pietuvojušies pie paša kanāla. Un kas ir diezgan bēdīgi, ka, teiksim, tas, kas ir konstatējums, viņi diezgan neveiksmīgi sadarbojas ar kanālu malu. Viņi tā kā nenovērtē to, ka viņiem blakus atrodas šāda rekreatīvā telpa, publiskā telpa un ūdens kvalitāte, kas vispār pilsētā ir diezgan maz limitēta, maz iespējamība, teiksim, tik pie tādas kvalitātes. Un drīzāk šie jaunie mājokļi pagriezuši tādas kā aizmuguras fasādes pret kanālu malu. Un teiksim, tas, kas ir redzams nākošajos attēlos, kad arī kanāls ir ļoti maz izmantots un maz atpazīts pilsētā. Un tas, ka tās sekas ir tādas, ka viņš, teiksim, joprojām saglabājušies šī industriālais mantojums ar to, ka, teiksim, šeit ļoti daudz žogi, ir ļoti grūti piekļūt kanālam un viņi ļoti grūti ir atrast un arī, teiksim, ejot pāri tiltam, tev pat ir šie neredzamās sētas saglabājušās, ka tu pat neredzi, ka tev pilsētā ir kanāls. Viņš ir ļoti neatpazīts pilsētā un apkaimē. Un kā otra tāda raksturīgā iezīme ir, teiksim, ja tur ir diezgan plaša ūdens tilpa, tad ir ļoti šaura sauszemes telpa, kurā cilvēki vispār varētu pulcēties. Un tas, kas ir vienīgais, kas tiek manīts, ir kāds skrējējs vai velosipēdists, bet citādāk maz izmantots ir šis kanāls. Un kas ir arī diezgan dīvaini, ka, teiksim, Londonā vispār ūdens tilpnes ir ļoti aktīvi izmantots. Viņiem ir diezgan daudz arī tādu lietu, ka cilvēki dzīvo uz laivām. Savukārt tieši šajā kanālā kaut kā neviena cilvēka nav. Un kas mums šķita kā tāda kvalitāte, tad nonākot šajā kanāla malā ir jūtama diezgan mierīga atmosfēra, kas ir, teiksim, pretēji šai austrumu Londonas rajonam, kur atrodas ļoti liela maģistrāla un troksnis ir diezgan liels, tad, teiksim, nonākot šeit, tā kvalitāte ir, teiksim, tāds kā patvērums no pilsētas trokšņiem un arī dabiskās kvalitātes. Un tā, kad mēs sākām strādāt pie šī projekta, tad, teiksim, mūsu komandai likās, ka
principā mūsu darba laiks bija 7 dienas, un tas bija skaidrs, ka, teiksim, mēs nepiedāvāsim jaunas telpiskas, lielas telpiskas izmaiņas vai jaunas mājas vai jaunas funkcijas, bet drīzāk mēs varētu piedāvāt kaut kādu tādu stratēģiju, kas ļauj nākotnē, teiksim, šai vietai attīstīties kaut kādā nepieciešamā virzienā, vēlamā virzienā, nevis, ka mēs, teiksim, šajā īsajā laikā definējam to, kādam būtu jābūt šim kanālam. Un tā pirmā tēma, ko mēs uzsākām, bija, kādā veidā mēs varētu veicināt šī kanāla atpazīstamību un radīt kaut kādu jaunu stāstu. Ja, teiksim, bieži vien arhitekts strādā ar kaut kādiem jauniem telpiskiem veidojumiem un ar tiem mēģina radīt kaut kādu jaunu stāstu, tad, teiksim, mums likās, ka mēs varētu radīt to stāstu bez šīs telpiskās iejaukšanās bet izmantojot tās arhitekta zināšanas par vietas jeb telpas uztveri. Un tā mūsu ideja bija tāda, ka, teiksim, šis kanāls pilsētā viņš atrodas ļoti zemā līmenī, viņš ir zemāk nekā pilsētas mājas un ielas, viņš ir neredzams, un tā ideja ir, ka mēs viņu varētu tā konceptuāli pacelt visu šo trajektoriju gaisā. Un tā ideja tad ir tāda, ka mēs piedāvājam šai vietai jaunu notikumu, jaunu, teiksim, ko varētu nosaukt par tādu kanāla parādi, ka ik gadu tas varētu iesaistīt vietējās apkaimes, vietējās skolas vai citas iniciatīvas, kas varētu, teiksim, piedalīties un veidot šādu pasākumu, kurā, teiksim, tiek veidoti kaut kādi lidojoši objekti, baloni vai lidojošas laivas, un viņi nostājas visā šajā kanāla trajektorijā un, teiksim, pāri pilsētai paceļ šo kanālu. Un tā ideja tāda, ka, teiksim, mēs arī iesaistam sabiedrību, veidot šai vietai jaunu tādu stāstu, jaunu notikumu, kā arī mēs iepazīstam visu pilsētu ar to, kāda viņiem kvalitāte šeit ir, ar to, kāda viņiem, teiksim, ir šī nenovērtātā vērtība. Un, teiksim, arī iesaistot sabiedrību, tas noteikti rada lielāku kaut kādu atbildības sajūtu vai interesi, nevis, teiksim, kad mēs kaut kā ļoti konkrēti uzspiestu kaut kādu jaunu funkciju vai to telpisko vīziju šai vietai. Un tad otra daļa mūsu projektam sastāvēja no tādām nelieliem telpiskiem objektiem. Un tad tā otra ideja bija tāda, ka, lai arī ikdienā šis kanāls varētu tikt izmantots plašākā veidā, ir nepieciešama kaut kāda neliela tāda kā impulsi, kas nodrošinātu daudzveidīgas iespējas, daudzveidīgas attīstības scenārijas. Un mēs piedāvājām tādus 3 objektus, kas varētu būt tilts, sala un estrāde. Un šie sarkanie punkti, tie ir tā kā iespējamie izvietošanas, iespējamās novietnes, bet tā pašā laikā šie ir tādi objekti, kuri varbūt pilnīgi viņi nav, teiksim, piesaistīti konkrētai vietai, viņi varbūt tikt izvietoti atkarībā no nepieciešamības, no ekonomiskiem vai funkcionāliem apsvērumiem. Un tad tā pirmā ideja ir šis tilts, kas pamatā sadarbojas ar šķērsojumiem pilsētā, tas atver skatu uz kanālu, viņš piedāvā ļoti ērtu piekļuvu kanālam un, teiksim, piedāvā to ideju, ka, teiksim, atrodoties kanālā, vairs nav tā sajūta, ka tu esi izolēts no pārējās pilsētas daļas un tu varbūt jūties nedroši, tad, teiksim, šajā gadījumā tu esi ļoti viegli piekonektēts pie visiem šķērsojumiem pilsētā. Tad tā otra ideja ir sala, kas ir ideja, ka tās varētu būt kaut kādas peldošās struktūras, kuras, teiksim, vistiešāk sadarbojas ar kanāla kvalitāti, kas ir ūdens un ūdens tā kustība. Šīs platformas varētu tikt izmantotas arī ļoti daudz dažādām funkcijām. Tas var kļūt par tādu kanāla laukumu, kur cilvēki pulcējās, kafejnīca vai pludmala vai vieta koncertiem. Un tā ideja arī, kas ir vērtīga, ka, teiksim, šo te objektu ir iespējams pārvietot pa ūdeni, viņš var atrasties tajā vietā, kur tas nepieciešams tajā brīdī funkcionāli vai kādā veidā, teiksim, attīstās pilsēta tajā brīdī. Un trešais elements ir tā saucamā estrāde, kas atkal piebluķējās pie vienas no kanāla
malām, un tādā veidā tas veicina tādu saikni starp vienu krastu un otru krastu, bet netiešā veidā, teiksim, tas vairāk rosina tādu interesi starp abiem krastiem, un vietās, kur ir saglabājies industriālais mantojums, tas var sadarboties, teiksim, ar šiem angāriem un veidot tādu kompleksu, kurā var notikt atkal kaut kādi koncerti vai brīvdabas izstādes vai citi notikumi, un visi šie 3 objekti arī ir plānoti tā, ka viņi varētu darboties gan katrs atsevišķi, gan arī, teiksim, kā vienoti ansambļi, ka, teiksim, tajā estrādē notiek koncerts un uz tās peldošās platformas savukārt pulcējas cilvēki un otrādāk. Un tā ideja tāda, ka mēs strādājam ar tās kanāla galvenajām kvalitātēm un piedāvājam tādus nelielas telpiskas iejaukšanās, kuras ir diezgan atvērtas vietējo iedzīvotāju vēlmēm, kādā veidā viņas izmantot. Un tas mērķis ir, teiksim, tā kā mazliet dot tādus impulsus šeit vietā, tā pašā laikā atstājot to ļoti atvērtu priekš vietējām apkaimēm vai iedzīvotājiem, ka viņi ir tie, kas tālāk nosaka šī kanāla attīstību un nākotnes scenāriju. Un kā tāds nobeigums šim te plenēram bija, teiksim, mums bija tās prezentācijas un arī tāda diena, kurā mēs veidojām tādas kā darbnīcas, un tas notika arī šajā teritorijā Poplar, tas ir Balfrona tornis, kurš atrodas Poplar teritorijā, un tur mēs arī dzīvojām šīs 2 nedēļas, un tā ideja bija tāda, ka, teiksim, tajā pēdējā dienā mēs arī mazliet pastāstam kaut kādā veidā par saviem projektiem un iesaistam sabiedrību, un tad mūsu komandas tā ideja bija, teiksim, izveidot tādu nelielu inscenējumu no mūsu plānotā šīta notikuma, veidojot šos te pūšot balāns un laižot viņus gaisā, un tā pašā laikā arī jāatzīst, ka tas ir tiešām ļoti veiksmīgs, vienkāršs elements, kas piesaista ļoti lielu sabiedrības daļu, ka viņi nāk un interesējās, kas te notiek, un, teiksim, tad tā ir iespēja atkal iepazīstināt viņus ar to, ko mēs esam iedomājušies, teiksim, parādīt šo te vīziju un dabūt jau tādu atdevi no sabiedrības, ko viņi par to domā. Un tā kā man šķiet, ka tas bija ļoti labs tas rezultāts, ka, teiksim, mums bija iespēja arī jau komunicēt ar sabiedrību un izveidot tādu kā nelielu paraugu tai mūsu iedomātajai scenārijiem. Tas te laikam arī viss. Paldies!